Jūnija pirmajā nedēļā Latvijas krāšņākajā rododendru dārzā, kas atrodas Babītē, bija ziedēšanas kulminācija. Dodoties pastaigā pa galveno rododendru ceļu, pārsteigums, jauni stādījumi, tukšā klajuma vietā gaisīgi rožains ziedu mākonis. Ideja tāda, kad dārza arhitekts Kārlis Barons to projektu izstrādāja, bija paredzējis tad, kad abās ceļa pusēs būs sugas un šķirnes, respektīvi parādīsim savu kolekciju. Un tikai tajos kvartālos te būs tehnoloģiskām vajadzībām. Nu, un te mēs arī, kad mēs šupnācām, tad tur redzējām, ka abās pusēs tur jau bija lieli ziedoši krūmi, un te vēl nebija, te bija tukša vieta. Un tagad tātad mēs te ierīkam, te iestādījām kādu pār 10 dažādības, un te mēs redzam tālāk starp tiem mūžzaļiem, kas te atrodas, ir arī oranžie, kreisā puse mūža šķirne Ina vasarzaļā, kas it kā dzivina, un tālāk ir šķirne Baiba, kura patreiz iet uz pārbaudas procesu varēja, un tad apstiprinās par šķirne. Tie dzeltenie, ne? Jā, tie oranžie, viņa galā. Oranžie, jā. Jā, pārējie mūžzaļie. Nu, no mūžzaļiem te varētu teikt, ja mēs ekspozīcija parādīti ir Jakušīmas rododendri, tie patreiz, kā redzēt, zemē tādu bangalā krāsā, bet pumpuri tāda krāsaina. Tie ir ļoti interesanti, viņiem tā vainaga forma tāda, pilnīgi tāda simetriska. Jūs tā acīgi ievērojat, ka tiešām tas tā arī ir, jo šie augi, šī suga Jakušības rododendrs aug augstu kalnos pilnā saules apgaismojumā. Ja būs parasti mūžzaļa vajadzīga tāda pusaina, tad tam vajadzīga pilnā saules apgaismojumā. Kā redzat, Jakušības rododendrs nav pārāk augsts, ka viņš apmēram sasniegs maksimums tā apmēram 1,5 metra. Nu tā, un te, kad cilvēki iet pa šo ceļu, te realizēs tā Barona iecerē, tā abās pusēs, jūs pat nesaslepinot kājas te pa labi, ne pa kreisi, jūs varat redzēt, iepazīt ar daudzām tām šķirnēm un sugām. Nu, pretīkam ceļam, mēs redzam, tas ir Kataubas rododendrs, tas ir klasiskais mūžzaļais rododendrs, kur faktiski vairums mūžzaļu rododendru šķirņu ir izveidoti pamatā ņemot kā mātes tā šo Kataubas rododendru. Un tā ziemcietība? Un ziemcietība ir ļoti laba tā un ilgmūžīgs. Pirmie stādi, kas bija ievesti Edinburgā, tas Skotijā, no Vācijas 1809. gadā, tur vēl tagad saglabājušies šie stādi. Ļoti ilgmūžīgs. Vairāk kā 200 gadu kūļi tur aug, jo lielāks un skaistāks paliek. Nu, tā, te mēs esam apstājušies pie viena no ziemcietīgākajām, skaistākajām savvaļas sugām, pie Smirno rododendra, kuram dzimtenī ir Kaukāzes kalni. Nu, viņam īpatnība ir tā atšķirība no citiem, ka viņam ir ļoti tāda pūkaina lapa apakšpuse. Nu, jaunajām lapām tā pūciņa ir pilnīgi balta, bet vēlāk viņa kļūst tāda brūngana tā. Nu, tāpēc arī kaitēkļi nemīl, tie sūcēji nemīl tās pūciņas apakšā. Un tāpēc viņi viena no tādiem veselīgākiem rododendriem. Nu, kā redzēt, šim rododendram ir ļoti liela, blīva ziedkopa un apmalīta mazliet tā viļņota, kruzuļotā te. Un tāpēc viņu arī daudzi selekcionāri izmanto, lai iegūtu ziemcietīgas rododendru šķirnes. Sevišķi to ir iecienījuši čehu selekcionāri. Šitie violetie jūs paši tā lavanda? Nu, neteiks, ka viņi violeti. Mēs viņu nosaucam par lavandu, jo tā ziedu krāsa ir ļoti tuvu tādam augam, ko mēs pazīstam par lavandu. Ja? Nu, viņam pamatā arī viens no mātes stādiem, ja respektīvi māte, ir mātes augs, ir Kataubas rododendrs. Tas nozīmē to salisturību, ja? Tas nozīmē salisturību, jo lai cik tas arī dīvaini nebūtu, jo parasti ir, dāmas uzskata par daļā dzimumu pārstāvēm, ja? Bet pie rododendriem daļums nāk galvenokārt no tēva auga. No mātes auga nāk galvenokārt izturība. Jo te arī saprotams, no tēva auga, kas auga zieds, viņš aputeks tajā tēva putekšņiem,
Pēc tam sēkla, tālākais auga liktenis ir tā sēkla mātē. Viņa apaugļojās, izveido sēklu, sēkla attīstās, izveidojas viss mātes organismā, faktiski mātes augā. Un līdz ar to, teiksim, lielākā daļa tādu vērtīgu īpašību nāk no mātes. Ja? Nu, no tēva tik tas skaistums, ziedu lielums, ziedu krāsa, ziedu forma. Un parasti ar selekcionāru to izmanto, ja, teiksim, mēs gribam dabūt tādu ziepcietīgāku šķirni. Nu, piemēram, saņemam no rietumu selekcijas šķirnēm, kuras ļoti skaistas, bet neizturīgas. Tātad mēs ņemam šīs daļā auga ziedputekļus, uzliekam uz izturīgā auga uz mātes stāda, nu un tad tādā veidā selekcionāri panāk šiem jauniem šķirnēm ziemcietības palielināšanas izturību. Un tad jūs vērojat, mēs te staigājam un jūs visu laiku sakāt, tas sevi labi parādīs, tam to vajadzēs reģistrēt un vārdu dot, ja? Jā. Bet ir tādi, kas paliek bez tā vārda. Ir, kas paliek bez tā vārda, tāda vājākos, tos mēs vienkārši uz uguns, kur liekam, ja? Nu, un kādreiz sādu, kāpēc jūs postiet tik skaists augs, labi zied, bet jūs viņu dedzināt kopā. Nu, bet redzat, neviens kurpnieks tādus brāķa kurpi nedos jums valkāt, ja? Un ar drēbnieks nedos jums valkāt kādu žaketu, kuram viena piedorta līdz elkoņiem, otra tāda gara, ja? Tā kā šai gadījumā ir tas prestīža lieta, ja? Izaudzēt tādu šķirni, bet nelaist tautās, nu tāds kaut kāds brāķis. Šai šķirnei, lavandai, praktiski vainags nav jāveido. Viņi pat veido skaistu vainagu, liek pret zemi, nosēt sevi. Vispār rododendri patīk, ka viņi tā nevis aug tā kā uz plikiem stumbriem, bet tā kā zari aiziet līdz zemei. Un tāpēc mēs daudziem arī iesakām, kad tāda rododendri, ja tāda zari ir, viņi var pieliekt, viņš apsakņojās, un tad izveidojas ļoti skaists kupls krūms. Un lavanda viena no tām šķirnēm. Nu, kaut kas līdzīgs arī par sprīdīti, ja grib vēl zemāku un tādu kompaktu. Sprīdīts, nu tas jau 20 gadīgs krūms, apmēram izaudz 1,5 metra augstumā. Tas ir maksimums, ja tad? Principā, jā, apmēram 1,5 metru viņš tā būs. Nu, tālāk mēs skatījāmies pirmie, kur ekspozīcija ar pa metru augstu krūmu. Ļoti veci krūmi, bet viņi tikai metru augstumā. Nu, un zied ļoti bagātīgi. Ziedkopas nav pārāk izcili lielas, bet todas blīvas, kompaktas. Un parasti no galot atos 2-3 ziedpumpuri, un tad, kad sāk ziedēt, tad, protams, lapas redz. Šī ir tāda īpaša šķirne, te tā sastādīts ir, ka viņi no tādu tik skaistu to malu veido tādu tipiķi gandrīz. Nu jā, tā ir viena čehu selekcionāru izveidota šķirne Ledikadenze. Nu, mēs te redzam, tā grupa aiz muguras, nu, viņa apmēram līdz metram augstumā. Tālāk tur mežā tālāk ar līdzīgu grupu, tāpēc 1,5 metra. Tie ir vairāk sastādīti, lai viņi tā saug kopā, ja? Jā, nu te mēs, pat cik daudz viņi ir samērā zema auguma rododendri, tā viņi sastādīja tādā aprēķina, lai viņi tās vainīgi saskartos kopā un izveidot skaistu ziedu tepiķu. Un te viņi redzams, ka saka, un ļoti labi viņi iedara stādīt gar ceļa malām, viņi zemi neesas pārējās. Aizmugurā var stādīt lielas rododendrus. Te mēs laikam esam uz tās takas, kur Babītes rododendru dārzs ir sācies. Principā, jā. Nu, mēs esam dibināti 80. gadā. Tas ir 27. gads mums tagad iet. Un de facto tie bija mūsu pirmie stādījumi kā ekspozīcija veidā. Tad tas mežs bija neizkopts, stīgas bija, bet stādījumi nebija. Un tad mēs nolēmām, ka vienu daļu tos, lai saglabātu mūsu hibrīdus, tie viņi pārvestu botāniskā dārzā, jo būs selekcijas darbs sākās botāniskā dārzā, un tad pārvedam uz šeit. Izstādījām vienkārši starp melinājiem. Cik lieli bija, cik veci? Tie stādi bija apmēram 5-gadīgi stādi, apmēram līdz 0,5 metram augstumā. Tad viņi pilnīgi pazūd starp meliniem, ja? Un tad viņi auguši vairāk kā 25 gadus te uz vietām, un te mēs veicām tādu eksperimentu novērojumus, kurš ir izturīgāks, kurš labāks, kurš skaistāks, un tad mēs redzam tagad, ka te viņš patreiz viņi pilnos ziedos abās pusēs stigai, nu un tos labākos, kuri parādīja sevi kā tādi izcili izturīgi un dekoratīvi un skaisti un tā, un tad tos mēs tā atvairojam, veģetīvi vai potējam, jeb atkal
spraudeņiem, nu tad tālāk jau labākos virzam uz šķirnību, uz stūri. Tas ir babītis baltais. Tas aizgāja kā šķirne, tā babītis baltais. Un pārējā tur tālāk aizmugurējums ļoti liels, tas ir mums tas skaitās B4, babītis 4. ar savu selekcijas tubus, to patreiz virzam uz šķirni. Tagad no šitā lielā lauka, dažas šķirnes būs. Bet varētu jautāt, kāda īpaša kopšana, mēslošana, ja viņi tā kā pilnīgi savvaļnieki? Šajos abos kvartālos, kas ir, te viņi faktiski savvaļnieki. Te kā viņi aug, kā dieviņš devis kādu slapjumiņu un kādu barību no tām satrūdējušām lapām, to viņi paši baro un paši pārzina. Tagad te pilnīgi arī tā savvaļnieku kultūras apstākļos. Bet tas nenozīmē, ka pēc šāda principa iestādot dārzā tādā plikākā augsnē, ka arī nekopjot, tad tāpat viss notiks un augs. Nebarojot zirgs nosprākst faktiski. Tomēr, ja jūs sagatavojat rododendra piemērot augsni, ko nozīmē piemērot augsni? Viņa jābūt skābai, trūdvielām bagātai, gaisa ūdeni, caurlaidīgai. Viņa vajag daudz bitruma, bet slapjums nedara. Ja jums tur sastāvējas ūdens, tad faktiski viņš nosīdzināt, jo viņa saknes atrodas vienā kabolā, un viņi nekur nevar paņemt citu ūdeni, aizbukt prom no tā mitruma. Tā kā viņam vajag lielu mitrumu, bet ne slapjumu. Tā kā, ja jūs sagatavosiet labi to zemi viņam apkārt, tad viņš var gadu 10 augsts, jūs pat varat nepilikt roku viņam. Tik šatāt pabarosiet viņu, lai bagātīgāk ziedēt, un tas ir viss. Jā, bet jūs teicāt par to izsalšanu, ka tur jau arī liela daļa vainas bija tā, ka viņi nav padzērušies. Viņi neizsala, viņi vienkārši nokalta. Ja pagājušā gada vasara bija sausa, rudens ar samērā sauss, sakņu kabali bija izskaltuši, tad vēl nāca drusku ziema piepildīja klāto, nelabvēlību varēja, un tad rezultāti palika saustēt, izsala. Neliešana šajā gadā atsauksies uz augšanu nākošajā gadā, tāpēc gada atsautās tas saucums. Rododendru ziedēšanas laiks turpinās, jo dažas vēlīnās šķirnes pumpurus ver tikai ap Jāņiem. Tiekamies uz rododendru takas atkal pēc 2 nedēļām. Tad arī daži praktiski padomi, kā izvēlēties vai varbūt pašam izaudzēt rododendru savam dārzam.